šī jums pirmā nometne? Pirmā nometne, jā. Kas jums lika šeit atbraukt? Draugi. Jā, viņi teica, ka esot ļoti forši, tāpēc mēs arī atbraucām. Vai viss ir paņemts līdz nedēļai? Cerams. Kas jums likās šeit visinteresantākais šajā 3x3? Nu, tā ir, man pirmie 3x3 bija Rucavā, un tā bija tāda brīnumu nedēļa, un es vēlos to piedzīvot atkal. Nu, tā ir vislatviskākā, ideālākā nedēļa. Kā jūs sauc? Miķels Mednis. Jums šī ir pirmā nometne? Es neesmu uz nometnes, te dejošu. Kur jūs dejosiet? Tagad vai vēlāk? Esat pirmreizējie? Nē, mēs esam 4. reizi, bet tas bija ļoti sen, kad mēs bijām. Tad, kad man bērni bija mazi, tagad jau viņi ir lieli un viņiem pašiem ir bērni. Kā jums kā nometnes vadītājai, kas šeit jums liekas visforšākais? Man tikko lielu pārsteigumu reizi atveda konfektīts ar mūsu sajiet logo, ko viņa ģimene ir sagatavojusi. Es esmu ļoti priecīga, ka tas ir mūsu logo. Ko jūs sagaidat no šīs nometnes? Es sagaidu tādu atkal satikšanās prieku un arī iepazīšanās prieku, tāpēc, ka daudz vispār nav satikti, bet citi atkal vienkārši sen nav satikti. Varbūt kādu dančos arī ienāksiet? Vairs nav tas vecums, jau celis sāp un tā, bet gan jau, ka ieies kādu dancītu uzlaist. Tu ies pat dancot? Jā, varbūt. Es iešu. Varbūt. Tev jau vecāki būs nostrādājušies un nemaz neredzēs, ka tu neguli, bet ka tu danco. Es sagaidu pusdienas 3 reizes dienā, brokastis, pusdienas un vakariņas, un ļoti daudz iemācīties par latviešu kultūru. Vai tā būs šī tev pirmā nometne? Šī būs man jau 2. nometne. Tad jau tu kaut ko saproti no šī bišķiņa. Vispār jau vajadzētu saprast, bet es īsti vēl ne līdz galam saprotu. Kurais 3x3 jums šis ir? Šis man ir 30. 3x3. Ko jūs sagaidiet tieši no šīs nometnes? No šīs es sagaidu to, ka Laurai un Kārlim un tev, Trīnīt, izdosies. Ko jūs sagaidat no šīs nometnes? Labāko nedēļu šajā gadā. Tad jūs esat cerīgs, pilns uz to, ka citiem cilvēkiem patiks? Jā, gan Laura, gan es, gan arī tu, Trīne, es ielikusi ļoti lielas pūles, lai visiem būtu superīgi labi. Un ceram, ka viss ir izdomāts, un ceru, ka cilvēkiem ļoti patiks. Un mans novēlējums ir nākošajā svētdienā. Šeit satiekoties uz atvadām, īsti vairs tādiem pašiem gan nebūt. Būt tikpat priecīgiem un tikpat lepniem un varbūt vēl priecīgākiem un vēl lepnākiem, bet pa šo nedēļu spēt to svešo mežu, kurā mēs nekā nepazīstam, padarīt par tādu mežu, kurā mēs zinām katru koku. Lai katrs satiktais 3x3 ir mums jau pazīstams un lai mēs jūtamies nevis kā mežā, bet kā mājās.
Es jūs vēlos uzaicināt uz sportisko vakaru, kas norisināsies stadionā un skolas apkārtnē. Komandā nepieciešami 6 līdz 8 cilvēki, pieteikšanās līdz pusdienām, līdz 2:00. Un tad būs jāveic dažādi uzdevumi saistībā ar erudīciju, jāmin mīklas, arī būs fiziskas lietas jāizdara. Var pieteikties dažāda vecuma, dažāda izmēra, jebkurš. Galvenais, lai 6 līdz 8 cilvēku komandā. Man tāds jautājums, kā tev sokās ar palīdzēšanu? Labi. Tas ir, tavs darbs noteikti ir vissvarīgākais, jā? Kad tu palīdzi. Es arī gribēju palīdzēt, bet mans laikam nav tik svarīgs. Tu ņem to, jā. Tas ir svarīgi, darīt svarīgas lietas. Vai tādēļ nedziedāju, kad man grūti jāstrādā, ir rokas kāju tur dziedālus, lai dziesmīņa pārizskan, ir rokas kāju tur dziedālus, lai dziesmīņa pārizskan. Jūs tikko atbraucāt? Jā, mēs mazliet kavējamies. Tad jau laikam daudz bišķiņ. Daudz bišķiņ. Es pat nezinu, kur man tagad ir jāiet. Es neredzu. Nekur ir ieejas durvis, nekur palika visa mana ģimene. Ejam tālāk uz niekšanu, un varbūt viņi jau ko vēlēsies pastāstīt. Laižam. Iesim pārbaudīt, tad ko tieši viņi tur jau dara tik agri? Jūs jau tik agri niekšanā? Jā, mēs neko negribam kavēt no niekšanas. Tā ir labākā nodarbība. Tā īsti nav nodarbība, bet... Ir taču, mēs dziedam gari un ilgi, jo mācāmies dziesmas, atceramies dziesmas. Tur jāprot latviešu valodu, tur var mācīties jaunas vārdus. Tā ir ļoti laba nodarbība. Jums 3x3 ir atstājis tādu jauku iespaidu. Tā kā kāds teica, tā ir labākā nedēļa gadā. Jā. Vai tādēļ neciet rūka, nežāgāja māji vakarā? Pagaid, ko mēs teiksim? Pagaid. Mēs tagad tēlojam, ka mēs tagad šitā esam iesnaudušies, un tad mēs pamostamies. Viss ir sāds. Ko teiksim? Nē, man pavisam vienkārši. Es gribētu teikt to, ka pēc tās visas sagatavošanās šitas bija vieglāk nekā es biju domājis. Labi. Jo cilvēki ir tomēr superīgi. Nesaki superīgi, saki kaut kā latviskāk. Šī diena ir noslēgusies. Šī diena ir noslēgusies, un viņa bija daudz vieglāka nekā bija licies, jo sagatavoties bija daudz grūtāk, bet tad atnāca visi tie superīgie cilvēki, un vienkārši kaut kā tās visas rūpels pagaisa, un mehānisms tiešām ieeļots. Pateicoties tev! Un tev un dalībniekiem. Jā, un darba grupai neaizmirstat mūsu milzīgo rūķīšu komandu. Paldies Paldies jums!